Sveikas, prieks! Prieks jūs redzēt! Haha, re, kā man var logu puķis redzēt! Ko? Sveikas, mīļās! Labvakar! Prieks Labvakar. par šovakar prieks jūs redzēt! Es bišķi vēl izslēgšu, jo man te aizmugurē ir kāds WhatsApps, lai tas neplinkšķinās. Tā, sveiks! O, cik jūs esat daudz! Paldies par jums te kuplā skaitā! Redz, cik forši! Tā, nu pirmkārt, kurus man nepazīst, es ar sevi iepazīstināšu. Mani sauc Lita, un es vādu meditācijas elpošanas nodarbības. Tad meditācijas elpošanas nodarbības handpan skaņās, reku mans superdraugs lielais. Un enerģijas sakārtošana un svingrinājums pēc Donas Īdena metodes. Un kāpēc es to daru? Jo pirmkārt, man tas pašai palīdzēja radikāli izmainīt dzīvi un radikāli uzlabot dzīvi. Un es vienkārši jūtu to aicinājumu. Tas bija īstenībā, es šo aicinājumu to darīt jūtu jau pirms es vispār iepazinos ar pašizaugsmu un meditācijām un tādām lietām. Ja, es jūtu, man bija tas dzinuls kaut ko tādu darīt. Ja, es zināju, ka es varu nest kaut ko labu pasaulē caur šādu te veida nodarbībām. Es pat tajā brīdī nevarēju to noformulēt. Man bija vārds enerģija, enerģētiski un palīdzēt cilvēkiem. Ja. Protams, garīgi citi saka, tas nav pareizi teikt, bet nu, kaut kā jau mums ir jāformulē. Un tad maz pamazām mani dzīve, Dieviņš aizveda ar triecieniem, bliezieniem, izaicinājumiem. Aizveda mani pie šo te nodarbību vadīšanas visdažādākajos veidos. Es to ceļu veicu, un viņš nebija viegls tas ceļš. Un to es jums gribu pateikt, ka tad, kad jūs dvēseli jūs aicina, tad, kad ir tas, jā, man ir jāiet, man ir jādara, ka jūs jūtat to grūdienu no iekšpus. Man dzīvē ir kaut kas vairāk, es varu kaut ko izdarīt. Tas nenozīmē, ka tas būs tas vieglākais ceļš, bet patiesībā kaut kādā brīdī es vismaz, un es zinu, ka daudz cilvēku nonāk pie tā, ka viņi saprot, ka tas ir vienīgais ceļš, kas jo citādāk iet mēs nevaram, ja tas ir tas īstais ceļš un tas vienīgais, neskatoties uz to, cik ir grūti, jo ja mēs šito neklausam, tad mēs dabujam vienu bliezienu pēc otru, un katrs tas blieziens varbūt arvien sāpīgāks, ja? Un jā, nu vienkārši pienāk brīdis, ka tu citādāk vairs nevar dzīvot, tu vari tikai sakot savam aicinājumam, ja? Neskatoties ne uz ko, neskatoties uz to, ka ir bail, neskatoties uz to, ka ir grūti, neskatoties uz to, ka tu nezini, kā var būt, un neskatoties uz to, ka ir šie izaicinājumi. Ja? Vienkārši tu zini, ka tev ir jāiet, ja? Un tu ej. Tas tā. Man bija ļoti bail sākumā. Tā savu dzīves vispār bija ļoti bailīga. Ja? Man bija bail vispār spēt kādu soli. Man bija tāds sajūta, ka es nevaru. Ka nu, es taču nevarēšu pat par sevi pastāvēt un vienu pati dzīvot un kaut ko vispār savā dzīvē paveikt, kaut gan es jau biju paveikusi. Bet, nu, jā, sāku darīt un notika. Un izrādījās, ka varu, starp citu, citreiz citreiz bailēm tām pretinde ir darīšana, ja, ka mēs darām, un mēs ierogam, ka mēs varam, jā. Lūk, tā, pirmais es pastīšos, ko jūs esat uzrakstījuši uz čatā. Aha, tā, labi, sveika, vakars visām. Un tad es arī pastāstīšu, ko es saņēmu WhatsAppā no jums, tas jautājums, un parunāšu par šovakar tēmu, kas ir, jo es sākšu ar to, kā man vispār nāca ideja uztaisīt šo nodarbību, kāpēc es viņu vispār izdomāju uztaisīt, kur tas vispār ielikt, un kāda informācija. Jo man bija tā sajūta, ka es ļoti bieži pievinu un runāju par dievišķo enerģiju un par Dievu. Pirmkārt, šim nav sakars ar reliģiju kā tādu, bet tas ir tas, kā es izjūtu šo te augstāko plūsmu. Un citi cilvēki saka, nogrieziet lūdzu skaņu tam, kurām ir ieslēgta skaņa. Es pamazām griežu nost, bet jūs arī, meitenes, pašas izslēdziet skaņu, lai nav pa vidu. Bet tad katrs viņu sauc savādāk. Cits saka visums, cits saka avots, vēl kaut kā, ja, bet man ir personīgi jāmēsli man, kāpēc es saku Dievs un dievišķā plūsma, ja.
Bet ar šo te mēs varam nosaukt, kā mēs gribam, bet svarīgi, ka tajā vārdā ir tā enerģija, kas ir visa radītāja enerģija, tā tīrā, baltā, visa radītāja enerģija. Mums ir svarīgi apzināties, ka šī enerģija ir katrā no mums, un mēs esam viņa daļa. Jo mēs principā vispār nemaz nevaram nebūt viņa daļa. Ja? Jo mēs dzīvojam, tas ir Dievs radu, mēs viņā esam, vai saucat, kā jūs gribat. Ja? Un tad mēs esam šī daļa, un tas, ka mēs te iedomājamies, ka mēs tur kā vieni, kā nabadzīgi kaut kur klunkurējam, flundurējam, mēs to esam izdomājuši. Jā, un ticiet, man izdomājušas. Protams, tur ir bijušas apakšā bērnības sāpes un piedzīvotas pieredzes sāpīgas, smagas, ja kāpēc, tā tas prāts ir saveidojis šo te konstrukciju. Mēs esam saveidojuši šo te konstrukciju, bet, jā, tas tā tad ir šīs te, tad tas ir kaut kas, kas ir izdomāts, ja? Un, meitenes mīļās, visas lūdzu noslēdziet skaņas, kam ir ieslēgta skaņa. Tad tas ir tas, ko mēs esam izveidojuši. Un mums ir svarīgi savienoties ar šo te apziņu, dievišķo plūsmu, šo te dievišķo plūsmu arī mūsos. Pēc, jo tas patiešo ietekmē pilnīgi visas mūsu dzīves kvalitāti. Tas ietekmē absolūti visas mūsu dzīves kvalitāti. Absolūti visu, ko mēs gribam sasniegt. Pirmais, tas galvenais asets, kas manā dzīvē ir, tā esmu es pati. Katrs dzīvē tas ir katrs pats, jā. Nevis es jūsu dzīvēs, bet jūs pašas savās dzīvēs. Un savienošanās ar šo te dievišķo plūsmu, un tas arī ir tas ceļš pie sevis, jo, ja mēs nespējam būt šajā te plūsmā, ja mēs viņā neesam, mēs ejam cauri ļoti smagām dzīves pieredzēm, kurām mēs varētu neiet cauri. Un mēs dzīvojam švakāk un mazāk dzīvi, kā mēs varētu dzīvot. Un tas ir patiešo, tad, kad jūs to enerģiju uztverat, kā tā dievišķa enerģija plūst caur mums, tad jūs saprotat, ka tas patiešo ir saistīts ar mūsu katru fizisko dienu. Es vēlreiz lūdzu, izslēdziet mikrofonus. Es nezinu, kur visām jums ir ieslēgts. Es mēģinu noslēgt. Tā, es ceru, ka ir. Lūk, tad tas ir saistīts ar mūsu katru dienu, un tas ir apmēram tā kā, lai mēs pagatavotu ēdienu, mēs ņemam konkrētus produktus, konkrētas sastāvdaļas, jau, un mēs gatavojam ēdienu, un tā ēdienu kvalitātei ir vajadzīgs dažādas komponentes. Tāpat ir šī enerģija. Un enerģija viņu, lai arī reti kurš cilvēks, varbūt daudz, jau arvien vairāk, ja cilvēki jūt, redz, bet ir kas jūt, ir kas redz, ir kas nejūt, neredz, viņa ir, ja, un viss ir šī enerģija. Un ja mikroskopā skatās uz fizisku lietu, tad beigās neredz neko, bet redz tikai enerģiju plūsmas, ja. Un mēs varam šo enerģiju ņemt vienkārši paši savās rokās un sākt izmantot priekš sevis, ja, un sākt ar viņu rīkoties un uzlabot savu dzīvi. Protams, ētiski ar to darbojoties, mēs neizmantojam šīs enerģijas, lai mēs ietekmētu kādu citu cilvēku dzīvi. Ja pat ļoti gribās kādam uzlabot dzīvi, ja? Vai ieriept, es ceru, ka ieriept nevienai šeit negribās, mēs to nedaram. Mēs to darām priekš sevis, un ja mēs runājam par šo dievišķo enerģiju, mēs ar šo enerģiju arī manifestējam un radam, mēs neradam savā dzīvē kaut ko, kas ir pret kādu citu cilvēku gribu vai ietekmējot citu cilvēku gribu, mēs to radam darbojoties pašas ar sevi, un kur mums ir ļoti svarīgi atrast šo balansu no mana izdomātā, es gribu un man vajag, kas ir saskaņā ar mūsu dvēseli un mūsu patieso būtību. Un tas nevienmēr ir vienādības zīme. Ja?
Bet tad, kad mēs protam atmest to, tad, kad mēs protam atrast šo te balansu, citreiz varbūt ir arī jāsarunā ar sevi un jāsaprot, ok, nu man tikai vajag tīri cilvēcīgi kaut ko, jā. Bet ja tas ir bet ļoti bieži tas izrādās kaut kas destruktīvs, un ja mēs spējam savienoties ar dvēseli un atmest šīs liekās iedomas un iegribas, mēs ieraugam harmoniskāku, veselīgāku un veiksmīgāku ceļu. Lūk, tad jā, es gribēju pateikt to, ka es gribēju parunāt par šo te dievišķo enerģiju un par šo te dievišķo plūsmu, un ka mēs varam šo te enerģiju izmantot paši priekš savas dzīves, un viņa ir daudz reālāka, kā mums varētu likties. Un tagad jūs man pajautājat, vai ir kādi jautājumi, un es tagad iestarpināšu, jo es atbildēšu uz to, par ko jūs man, to, ko es saņēmu WhatsAppā no jums. Tad pirmais ir par meditācijām, un ļoti labi, kad izrādās vairākām ir grūti meditēt un atslēgt prātu meditējot, ja? Šeit ir jāsaprot pirmais, ka mēs esam dažādas. Un starp citu, katram cilvēkam tas prāts tajā meditācijā ejot darbojas savādāk. Un ir cilvēki, kuriem ir aktīvs un analītisks prāts, un ļoti bieži ļoti radošs cilvēks, starp citu, kas ļoti bieži, kas ir smieklīgi, ir diezgan nesazamēti cilvēki, ir ļoti grūti atslēgt prātu. Man tas sākumā, man arī bija ļoti grūti, un tad es meklēju dažādus veidus, kā man vispār sajust to meditatīvo stāvokli, kaut gan smieklīgā kārtā pēc tam es sapratu, ka es bērnībā biju meditējusi un es neapzinoties biju meditējusi. Pirmais, ko es pati izdarīju, es vispār atmetu vajadzību atslēgt prātu. Es vienkārši pārstāju uz to fokusēties, ka man tagad ir jādabūt galva bez domām, man tur ir vēl kaut kas, vēl kaut kas, vēl kaut kas. Es to vienkārši atmetu, jo es saprotu, ka es to nevienmēr varu izdarīt. Un tad, kad es tagad šausmīgi to mēģinu izdarīt, un tagad man to vajag, es nevis ieeju dziļāk meditācijā un vairāk iemeditējos, bet es iedzos lielākā stresā man tās meditācijas tur sanāca vienkārši vienkārši kaut kāda ņemšanās ar uztraukumu un mēģinājums dabūt perfektu rezultātu. Nu, es esmu ļoti perfekcionistiska bijusi. Dabūt perfektu rezultātu tam manam meditāciju procesam, nu, lai man būtu laba meditācija. Un tad es meklējot un mācoties saprotu, ka tas vispār jāatmet, ja? Pirmkārt, un galvenokārt meditācijā mums ir jāsaprot, ka mēs meditējam ne jau tāpēc, lai mēs būtu labāks meditētājas, bet tāpēc, lai mēs labāk dzīvotu. To es zinu, ka daudzas saprot, bet jums var būt tā, ka meditācija ķip pašam liekas nesanāca. Kaut kas tur nesanāk, prāts iet kā mutuļiem, kaut ko neredz, kaut ko nedzird, kaut kas aiziet ne tā, bet jūs sākat vērot izmaiņas savā ikdienas dzīvē. Un man ir bieži bijis tā, ka cilvēki saka, man tur nesanāca meditācija, un tad viņi sāk stāstīt par savu dzīvi, un tur riktīgi brīnumi notiek, ja? Tad tā meditācija ir sanākusi, viņa ir palīdzējusi uzlabot kaut ko ikdienas dzīvē. Un tas rādītājs nevienmēr ir tas uzlabojums, bet arī sāsinājums vai pasliktinājums, ja tas arī nozīmē, ka labvēlīgi darbojas meditācija. Jo, lai mēs aizietu pie kaut kā, ko mēs gribam, mums ir jānojauc vecais, un ir jānojauc vecais, ja? Un, ja tas ir jānojauc, tad tas sāk jukt un brukt, un kaut kādas tur tās mākslīgi izveidotās pasaules, viņš bieži vien sāk pašas sabrukt, ja, nu vienkārši visums brucina nost, vai arī mēs paši atjēdzamies, ja, un sākam kaut ko jaukt un pārkārtot. Plus arī sāsinās kaut kādas emocijas, ja sajūtas, sāsinās attiecības, pēkšņi tu paliec dusmīgāks vai vēl kaut kāds. Un tā notiek šī emocionālā pārkārtošanās, tīrīšanās, un tad ir jāskatās, kas tur man dzīvē ir jāsakārto, ja. Varbūt tā, ka, nezinu, tur tas vīrs vai brālis, mās vienalga, kas tur blakus besīja ārā līdz vaiprātam, izrādās, ka vienkārši pašas neesam robežas sakārtojušas, ja.
Tā arī var būt. Vai nu arī mēs savā dzīvē dzīvojam ar tiem cilvēkiem, ar kuriem mums nevajadzētu dzīvot, ar kuriem mums ir, mēs ejam bedrē iekšā. Nu, tāda izvērtēšana arī ir ļoti bieži vajadzīga. Ja? Tad ir jāskatās, kas notiek. Un ja nenotiek izmaiņas, nu, tad atkal ir jāmeklē varianti, jāsāk skatīties, kas ir vajadzīgs, lai nostrādātu. Ja? Jo, ja jūs meditējat vai nodarbojaties ar elpošanu, darat šo iekšā darbu un nav nekas vispār nemainās, tad ir viens no tiem iemesliem ir bailes, ja? Bailes no izmaiņām ir tik lielas, kad ir tāda pretestība, ka vispār nekas nenotiek. Nu, un tā ir tāda iekapsulēšanās. Ja? Bet aptveriet, ka mums visiem ir bailes no izmaiņām. Tas ir normāli. Mēs tur tajos laikos, ka mēs tur tiem tīģeriem pakaļdzināmies. Akmens laikmatā, ja mums nedrīkstēja būt pārmaiņas. Mums ir iekšā tas ķermenī ir visas šīs te atmiņas iekundētas, un mums ir šīs te bailes, bet mums ir jāiemācās izvēlēties, kam mēs ticam un kam mēs sekojam savām bailēm, vai savai iekšējai balsīm, iekšējiem spēkam. Ja? Tad var būt ļoti liela pretestība pret šīm izmaiņām. Liela pretestība ir ieraudzīt bērnības sāpes, bērnības pārdzīvojumus, jo transformācija un meditācija vienā brīdī šo visu var uzrādīt, ja tas ir jāuzrāda, ja? Un tie ir lielākie pārdzīvojumi. Ir bail ieraudzīt, bļāviens, kā es dzīvoju, jo haidī, ja? Un tad, kad tu to ieraugi, tu jau vairs nevari dzīvot pa vecam, ja? Un tad ir jāņem un jākārto sava dzīve, ja? Es pati pārkārtoju visu, es aizgāju no vīra, ja? Es saprotu, ka tur nav un nebūs, ja, nodarbošanos valsti. Pilnīgi visa dzīve apgriezās kājām galisā. Man bija viss jāpārkārto, un es nevarēju vairāk dzīvot, un bija grūti aiziet, un bija bailīgi, un bija bail darīt, un nenormāli bailīgi. Bet tas viss bija jāpārkārto, un tas viss bija jāizdara, un nebija variantu, ja. Tad mums ir bail šo ieraudzīt, mums ir bail lieta darīt, labāk ir izvairīties, ja. Un tad vēl vajag meklēt variantus. Es tagad nevaru individuāli katrai to pateikt. Jums vajag parasti prasīt un runāt ar tiem cilvēkiem, ja jūs meditējat un ir kāds cilvēks, kam pajautāt, ja jūs ar mani varat nākt runāt un prasīt, ja jūs tur YouTube kaut kur atrodat, jums nav kam paprasīt, bet parasti prasiet tam cilvēkam, kā meditāciju jūs taisiet, jo viņš vislabāk zinās pateikt atbildi. Visdrīzāk uzdos kādus jautājumus, kaut kas no individuāli no sevis ir jāpasaka, jo kaut kur iekšā katrai ir tas āķītis, kāpēc tas nenostrādā. Un varbūt ir jāpameklē, jāpamaina metodas un tehnikas. Elpošana parasti ir tā, kas palīdz ļoti labi. Elpošana palīdz, skaņa palīdz man. Headbands man ir tas instruments, tā skaņa, kas man palīdz iztīrīt galvu. Ja? Tad, kad es viņu pati spēlēju, tad, kad es vispār, es to negaidīju, ka tā būs. Ja? Momentā iztīra galvu, sajūtas ķermeni. Un pat, ja man iet domas, es jūtu un redzu, ka man enerģētiski notiek tīrīšanās, jo es redzu, ka es valku plānu. Un tā arī jums var būt. Domas var iet, tad tas ķirbis var vārīties, bet tas process var notiekt. Un domu sāsināšanās meditāciju laikā ļoti bieži nozīmē, ka process ir, jo jums sākās tīrīšanās, jums sākās atbrīvošanās, un tas prāts, viņš tur vienkārši tās visas domas tā kā stumjās uz āru, un tas katliņš iet tā kā pilnīgi dulls, ja? Viņš tur ņemās sākot no tā, kad ir miskasti jāiznes, ko es brokastī sēdīšu, beidzot atcerās tur, ārprāts es esmu apvainojusies uz Pēteru no 1080. gada, es nezinu, piemēram, ja? Nu visādi, viss kaut kas sāk iet ārā. Zinat, ka tas ir tīrīšanās process, ja? Nu, tad ir tās domas, es viņām vienkārši ļauju notikt. Es neko ar viņām nedarīju. Es vienkārši vienā brīdī aptvēru, nu labi, nu viņas tur iet, un lai viņas tur notiek. Es zinu, ka man ir process, ka man tā meditācija notiek. Ar laiku, ar treniņu, tas noteikti mainās. Ar laiku, bet tas laiks var būt arī gadi.
Ja? Bet tas, ka jums nav tā galva pilnīgi brīva, tas nenozīmē, ka mums nav tā efekta. Tas efekts, starp citu, ir, un viņš ir rezultāti meditācijām parādās, protams, ar laiku un ar procesu, citam ātrāk ir, citam ir vēlāk, ja? Bet tas, ka nav brīva galva, tas nenozīmē, ka jums nav efekta. Noteikti. Ja viņš ir, par to būtu jāskatās, cik ļoti man tas palīdz un kas man ir jāpamaina, lai man tā meditācija vairāk darbotos. Ja? Tā, ko es vēl pie šī gribēju pateikt, iemikšana ir normāla lieta. Ja? Tas nozīmē, ka mums zemapziņa izstrādā tos slāņus, ko mēs citādāk nevarētu izstrādāt. Ja? Iemikšana, visādi galvas reiboņi, kutināšanas, tirpšanas, ir īpaši ir elpošana, kaut kādas, tā sauktais čičanī, ja? Tās, ka kaut kas tā kā sastingst, rokas savā krampi. Briesmīgs izjūtas, tāds, kas nevar tagad paelpot, visu to tā tālāk. Murgi, forši sapņi, neforši sapņi, ja, pa nakti, tas viss norāda par procesu. Katrs cilvēks citādāk jūt enerģiju, un mums, uzrādās arī tas, pie kā ir jāpiestrādā, ja. Arī jūs varat just enerģiju gan kā augstumu, gan kā karstumu, gan kā kņudināšanu, gan kā tirpoņu, ja? Tas viss norāda pa procesu, bet tur ir arī individuāli katram, kurā brīdī, kuru no šīm sajūtām nozīmē, jo viena un tā pati sajūta var nozīmēt katram cilvēkam atkal kaut ko citu. Bet pats galvenais, jā, nebaidieties, ka jums tā galva iet, jo parasti tas prāts ļoti darbojās radošiem cilvēkiem. Ja jums liekas, ka jūs neesat radoši, jūs neesat atklājuši savu radošo pusi vēl. Ja. Ļoti radošiem un aktīviem un tādiem cilvēkiem, kas ļoti daudz var izdarīt. Ja tas ir forši, priecājieties, pasaka paldies savam prātam, ka viņš ir, ka viņš iet, ka viņš darbojās un ka viņš tik daudz priekš jums ir izdarījis. Jo, lai arī kur tas prāts būtu, kuru cilvēku aizvedis, viņš ir izpildījis to programmu, ko katra no mums ir viņā ielikusi. Un tā programma ir ielikta, tas ir tā kā, tur ir iedots tas impulss darīt šito, un viņš to ir darījis, citādi vispār nevar būt, ja, bet vienā brīdī tad tā vadība nāk no prāta, jo tas impulss ir tāds iedots, un tas impulss ir iedots uz pieredzi. Mammai esot jau vēdrā, kaut kas ir noticis, kaut kas ir sajusts, ja, un piedzimstot un bērnībā, ja, kaut kas ir, tad mēs domājam par notikumiem, kas notiek, mēs domājam par cilvēkiem, mēs pieņēmām lēmumus gan par sevi, gan par apkārtējiem, un pamazām mēs tur mūs vada. Mums ir tas spēks viņus pārrakstīt, ja. Tad mums ir vairāk jādomā par to, kā es sevi atbrīvoju. Tā man ragata, ka man ir tas internet connection unstable. Tad es ceru, ka viss ir kārtībā, izskatās tā. Tad mums būtu vairāk jādomā par to, kā sevi atbrīvot no negatīvām ticībām un pārliecībām, nevis par to, cik es tur perfekti meditēju, ko man tur tas galva dara, ja? Tajā meditācijas laikā. Kā es varu savienoties ar savu dievišķo būtību un ļaut viņai rulēt manu dzīvi, nevis ka manu dzīvi rulē tās programmas, ko es tur bērnībā esmu sarakstījusi uz tām, balstoties uz pieredzi. Mums katrai ir bijusi kāda pieredze, un a priori, man liekas, praktiski katrs cilvēks ir traumēts. Varbūt es jau nevaru pateikt 100% pa visiem, bet katrs no mums ir piedzīvojis kaut kādas traumas, lielākas, mazākas, ja. Bet ir kaut kādas negatīvas pieredzes bijušas, un ir bijušas arī pozitīvas, ja. Bet mums ir tad, lai mūsu dzīve vada šī mūsu dievišķā būtība, dievišķā plūsma, kas ir mūsu patiesā būtība. Un tad, kad viņi sāk vadīt mūsu dzīvi, tad mēs pārkārtojamies no iekšienes, un ārējā pasaule agri vai vēlu pārkārtojās un atbild mums savādāk. Un agri vai vēlu. Un kāpēc es to uzsveru? Jo enerģētiskajā plānā viss notiek ātrāk kā fiziskajā. Fiziskais plāns atnāk pats pēdējais.
Pirmkārt, ja cilvēks nesen ar sevi sāk darboties, grūti ir pārrakstīt šīs iekšējās programmas. Tas ir parasti kaut kāds negatīvs pārliecības. Es neesmu pietiekoši labs, es tur esmu tāds, es tur esmu šitāds, cilvēki ir tādi, šitādi, pasauli ir tāda, šitāda. Tagad tūlīt notiks kaut kas briesmīgs, ja? Un tā tālāk. Es nevaru darīt to, es nevaru darīt šito, man ir jābūt tādai, man ir jābūt šitādai, visādi uzstādījumi, visādi uzskati par lietām, par naudu, ja? Ļoti daudz visiem ir cilvēkiem visādas tur brīnumi, ja? Tad par sevi, par nodarbošanos, ja? Par vecumu arī viss kaut kas ir. Un kamēr mēs to visu iztīram un pārrakstam, tas paņem laiku, un sākumā tas ir grūtāk. Un sākumā citreiz tā ārējā pasaule ļoti ātri atbild, citreiz viņa lēnāk atbild. Bet tas, ka jūs neredzat to izmaiņu, ko jūs gribat redzēt ārējā vidē, tas nenozīmē, ka viņa nav jau notikusi. Tas nozīmē, ka fiziskajā plānā viņa manifestējās pamazām, ja? Otrkārt ir lietas, kuras jūs iespējams nekad arī neieraudzīsiet. Un viena no tādām lietām ir, man bieži cilvēki ir nākuši klienti un teikuši sievietes, ja, es zinu, ja es strādāšu ar tevi, man tā ir ar sevi, ja man tā ir, nu, teiks, nu, ka tad mans vīrs izmainīsies, ja, jo tie apkārtie un tie tuvinieki arī mainās līdz ar mani, ja. Nu, vai tur bērns izmainīsies vai vēl kaut kas. Šis variants nevienmēr tā ir. Ja, ja absolūti mainās apkārtējie cilvēki, bet ir cilvēki, kuri nekad nemainīsies. Un tas ir jāsaprot. Ja jūs esat ar vardarbīgu vīrieti, vai ja jūs esat ar narcisistisku, psihopātisku, sociopātisku, ar jebkādu pātisku variantu, viņš nemainīsies uz jūsu izmaiņām. Viņš vēl var sāsināties, palikt trakāks. Un tad, ja jūs sākat ņemt viņu līdzi, viņi labprāt ies uz šitie ļoti bieži, ja, uz visādām meditācijām un uz visādām nodarbībām, viņi beigās var pagriezt to pret jums. Jums ir jāizvērtē, ar ko jūs esat blakus, vai tajā cilvēkā ir kapacitāte mainīties. Droši vien jau jebkurš var mainīties, bet viņam ir ļoti liels darbs jāiegulda. Ja? Nu, tā ir cits variants. Iespējams, ka jums vajag to partneri pamainīt, ja? Vai vienkārši izstrādāt savas lietas un tad saprast, ja es tagad palieku ar šo cilvēku vai es nepalieku. Un otrs ir, mēs to nedaram, lai mainītu apkārtējos. Mēs to darām, lai mainītos pašus un uzlabotu savu dzīvi. Un apkārtējiem cilvēkiem ir tiesības palikt tādiem, kādi viņi ir. Un mūsu bērniem, es te noslēdzu skaņu, kur es redzu, kādai paliks. Mūsu bērniem ir tiesības būt tādi, kādi viņi ir. To ir ļoti svarīgi mamām saprast. Un mūsu bērniem ir tiesības dzīvot tādu dzīvi, kādu viņi vēlas. Pat ja mums liekas, ka viņi varētu dzīvot labāk un būt laimīgāk, priecīgāk, un mēs redzam to viņu potenciālu, vai arī cits mammas varbūt šausmās sēdēt saviem bērniem, no kā viņiem būs savā dzīvē, kamēr es saprotu, ka tas ir mans bērnības stāsts, ja. Viņiem jebkurā gadījumā ir tiesības dzīvot, kā viņi vēlās. Mēs varam būt tikai blakus, atbalstīt un mācīties no mūsu bērniem. Tam meitenēm, kurām ir bērni, bērni ir nākuši mums kaut ko iemācīt. Un mūsu bērni ir augstāk attīstītas dvēseles un apziņa, kā mēs, tas ir a priori tā. Ja? Nevis mēs viņus mācām, bet viņi mūs māca, jo viņiem ir augstāka apziņa. Katra jaunā paudze ir ar augstāku apziņu. Ja? Mēs varam ierādīt kaut kādas tur fiziskās pasaules lietas, bet garīgi viņi ir mūsu skolotāji. Lūk, tā tad, jā, to es gribēju to prātu atbildēt. Nu, es ceru, ja jums ir vēl kādi jautājumi par to, tad jūs man varat paprasīt, ja? Un tagad es apstīšos, kas ir čatā, un es pastāstīšu, kas vēl bija. Tālāk, laikam, nav, jā, sveika, Lilija. Tad vēl bija jautājums par vizualizāciju. Man viena no jums uzrakstīja par vizualizācijām un par to, kā vizualizēt pirms gulēt iešanas.
Un es saprotu, ka tā ir nodarbība. Ja es gribētu par to nodarbību. Mēs varam uztaisīt, jo es to nevaru. Tas ir, tur jā, tā ir ļoti liela tēma, starp citu. Tā ir, un vizualizācija ir viens no spēcīgākajiem instrumentiem, ja? Lai mēs kaut ko savā dzīvē mainītu un kaut ko radītu, ko mēs gribam, gan tīri fiziski, manifestētu kaut ko, gan arī tīri emociju un sajūtu plānā, kaut vai mazāk stresa, ja, vai labāku darba vietu, vai mīļoto partneri ienākumu un tā tālāk. Vizualizācija ļoti labi darbojās, bet, bet tur ir tā, ka pirmais, kas ir pilnīgi visiem jāsaprot, katrs cilvēks šo te uzdevumu izjutīs savādāk, jo mēs esam kinestētiķi, vizuālisti. Man tagad izskrīt. Mēs esam kinestētiķi, vizuālisti, tonāliķi un digitālisti. Ja? No psiholoģiskiem tipiem un no elementiem mēs esam uguns elementi, koki, ūdens, metāls un zeme. Ja? Un ir vēl iedalījumi personības tipu. Kāpēc es to saku? Tāpēc, kad izejot no tā, mēs katrs savādāk vizualizējam. Ja? Un katrs arī izejot no šiem tipiem var redzēt, kā kurš meditācijā ieiet. Ja? Cits redz bildes uzreiz. Citam ir tā, viņš aizver acis un bumš viņš redz. Ja? Cits neredz tās bildes, un tas nenozīmē, ka jūs nevarat vizualizēt. Tas nozīmē, ka jums ir cita uztvere un cits redzējums. Cits uzreiz jūt, ja? Cits ir tāds, viņš uzreiz jūt enerģijas, ir sajūtas, ir lidojums, ir plīvojums, ir sajūtās, ja? Un cits neko nejūt, ja? Un cits kaut ko dzird vai sasmažo, jums ir jāsaprot, kāds jūs esat tips, un caur šo tad arī mēs pieejam šeit vizualizācijai, ja? Un to var uzzināt, mēģinot vai noskaidrot savu psiholoģisko tipu, tas palīdz saprast, kāpēc tā nesanāk, ja? Bet patiesībā nevis nesanāk, bet uz to ir jāpaskatās savādāk. Bet pati tā vizualizācija, tātad kas tas ir? Tas ir tas moments, ir kaut kas, ko es vēlos, ja? Un tad man līdz tam, ko es vēlos, es izaugu. Bet tā vizualizācija ir tāda, ka es to izjūtu jau tagad. Es domāju, kas tas varētu būt. Iedomājieties, ka jūs kaut ko gribat. Nezinu, cilvēks grib tur kaut kur aizbraukt, ja? vai piedzīvot kaut kādas attiecības, vai darba vietu, vai ienākumu, vienalga ko, un jūs to tagad būtībā tas tā aizver acis, ja jūs varat aizvērt acis. Un jūs to tagad sajūtat, it kā tas jau ir noticis, ja, ka jūs esat tajā darba vietā, kā tur. Un kad nevis es redzu, kā es tur esmu, bet es skatos caur savām acīm, ja, tad tajā darba vietā it kā jūs tur būtu, un jūs redzat, un tā kā es seju tagad, es redzētu nevis tagad datoru, ja jūs redzat un mani, bet jūs redzat tagad, nezinu, kā jūs tur staigājat pa kaut kādu ofisu vai vienalga, kurš grib strādāt, kādi tur ir cilvēki, kā tur smaržo, jūs dzirdat tās skaņas, un jūs jūtat tās sajūtas, ja kājas kurpē, kāds ir apģērbs. Pilnīgi jūs esat tajā momentā, ko jūs gribat radīt, ar visām savām maņām, ar dzirdi, ar smaržu, ar redzi, ar skaņu, jā, ar garšu, ar pilnīgi visu jūtu, pilnīgi kā tur, nezinu, sapņu ceļojumu vīšu matas plīvībai, jā. Jūs to izjūtat, it kā tas būtu noticis. Un tā ir spēja, ko jūs trenējat ar laiku. Ar laiku tas uztrenējās. Cits nogriež gaismu un viņš sajūt, ja kā tur, nezinu, kaut ko dara, ja, kas ļoti patīk. Un mēs to varam darīt pilnīgi ar visu, ar to rezultātu, ar ko mēs gribam sasniegt. Un ko tas dod? Tas dod to, ka jūsu prātam nav atšķirības. Vai jūs to darat izjūtās ar tagad aizvērtām, atvērtām vienalga acīm, vai jūs to darat
fiziskajā dzīvē. Un līdz ko tas ir jūsu šajās te izjūtu pasaulē, prātu pasaulē, viņš momentā sāk manifestēties reālajā dzīvē. Citreiz, starp citu, lietas notiek ļoti ātri, ja, un citreiz viņas paņem kādu laiku, bet ja jūs to darat un jums tas uzreiz nenotiek, tas nenozīmē, ka tas nenotiek, tas nozīmē, ka vajag turpināt darīt un vajag vairāk laika. Ļoti bieži cilvēki padodās tieši pirms tā manifestācija ir notikusi, ja. Turpiniet noteikti to darīt un skatieties, kas man sevī ir jāizstrādā, kas man ir jāsakārto sevī iekšēji un kas man ir jāsakārto ārējā pasaulē, lai tas notiktu. Jo principā tas ir tas process iedarbina tādu, tas ir kā motors, kas iedarbina iekšējo darbu, ja tā varētu teikt. Tas iedarbina to, kas ir jāizstrādā cilvēkam. Ja ir, piemēram, ja jūs kaut ko gribat un kaut kas nav, nu labi, nu tas, ko mēs vienkārši tik viegli, kas nav mūsu vibrācija līmenī, kas ir augstākā vibrācijā, nu mums jāizaug līdz tā vibrācija, ja? Un tur ir jāmaina iespējams kādas iekšējās pārliecības, kādas iekšējās domas par sevi, par apkārtējiem, jāskārto kādas attiecības ar cilvēkiem. Iespējams, jāizmaina kaut kas ļoti radikāli fiziskajā dzīvē, ja tiešām ļoti radikāli. Un citreiz var būt tā, ka jūs kaut ko sākat manifestēt un kaut kas, kas jums jau ir nobrūk, ļoti bieži tā ir ar naudu, ar ieņēmumu. Cilvēki manifestē kaut kādu naudas summu, labklājību un pēkšņi viņi paliek vispār bez darba, ja? Es ar citu ļoti labi, man meitenes raksta mums ir labklājības meditācijas piekdienās, ka jums ir ienākums palielinājies. Tas ir ļoti forši, tas nozīmē, ka jūs esat lielu darbu ar sevi izstrādājušas. Bet kāpēc pamazinās? Tāpēc, kad ir kaut kas darīts ar kādu, ir veiktas darbības, ar kurām jūs nesasniegsiet vēlamo rezultātu. Un tāpēc tas viss tiek nojaukts. Mums ir vienkārši jāsāk skatīties pilnīgi citā virzienā. Jo, piemēram, ja cilvēks sēž vienā darbā, saņem konkrētu algu, un viņš tagad ir izdomājis, viņam tur vajag kaut ko 10-kārt lielāku vai 100-kārt lielāku, esot tajā darbā, viņš to nedabūs. Ja? Un tad var būt tā, ka nobrucina to darbu, viss paliek bez darba, tāpēc, kad ir jāskatās, kā es to lielāko varu dabūt, jo tas ir citā virzienā. Ja? Tā tas var būt. Vai nu arī grib sapņu attiecības un paliek bez partnera, jo izšķirās partneris pēkšņi tur pamet vēl kaut ko, jo ar to cilvēku nekad nebūs tās sapņu attiecības, tās sapņu sajūtas, tas sapņu lidojums, kas ir uz šo brīdi, ja? Un citreiz varbūt tā arī, kad jums nāk partneri, bet, piemēram, ja attiecības sieviete grib viņai nākt tieši tādu vīriešu, kā viņa negrib, tas nozīmē, kad uzrāda to, kas ir iekšēji jāizstrādā, vai arī ir pārbauda. Nu, tu iekāpsi uz vecā grāvekļa vai nekāpsi. Ja? Tas ir darbs ar sevi, un tad mēs izaugam caur to līdz tam īstiem partnerim, ja tas ir vispār aktuāli. Kas vēl šeit varētu būt? Es tikko gribēju teikt, man doma pazuda. Man ir bijis, starp citu, meitenes, ka man ir teikušas, es gribu manifestēt attiecības, bet man nāk nauda. Man pat ir reāli bija cilvēks, man saka, un es vinnēju loterijās. Bet man attiecības, man tā nauda nevajag. Šitas nekad tā nesaka. Priecēties par to, kas notiek, un paskatieties, kāpēc tā notiek. Ja varbūt tā, kad ir jāskārto savu materiālā dzīves pusi, lai būtu vēlamās attiecības, ja? Vai arī caur attiecībām izliek līdz materiāliem. Tad jūs priecēties par to, kas notiek, un paskatieties, kāpēc tas notiek. Un esat vienmēr pateicīgs un priecīgs par to, kas ir un par ko jums visums iedod, ja mācība būt pateicīgam arī par mazumiņu, kaut vai tas ir 100 reizes mazāks, kā tas, ko gribās vienā brīdī būs. Bet jā, nu par šīm te vizualizācijām tā ir pilnīga izjušana, tā dzīvošana tā, it kā tas būtu noticis, ja? Un tad jūs, principā, arī ikdienas dzīvē mēģināt maksimāli būt tajā vibrācijā, it kā tas būtu noticis, bet tikai nesaucat to ar šo te pozitīvo domāšanu, kas ir
mums ir jādomā pozitīvi, mums ir pozitīvas afirmācijas un tā tālāk, bet mums ir jāsaprot, ka nevis mēs mākslīgi sevi, sev neļaujam būt savām emocijām un būt tādam, kāda mēs esam, bet mēs attīram no sevis to negatīvo, kamēr mēs aizējam līdz pozitīvai patiesībai. Bet, nu jā, tas viss, nu, principā tas ir tā, nu, es aizveru acis un yes, un es tur esmu, un es to jūtu, es to sagaršoju. Un es ticu, turpat nav runa, es tam ticu vai es tam neticu, bet, ja tas ir noticis. Un tad ir pacietība un laiks vajadzīgs, ja? Pacietība un laiks, un tas darbojās, pat ja tas uzreiz nenotiek. Ir lietas, kas atnāk pat pēc 10 gadiem, ja? Jo ir arī dievišķais laiks, viss notiek tad, kad tam ir jānotiek. Lūk, šis te par vizualizāciju vairāk, es saku, tur ir jātaisa vesela nodarbība, jo tur tā ir ļoti liela un milzīga un dziļa tēma. Galvenais saprotiet, ja katram tas būs bišķiņ savādāk, katram savi sensori darbosies pirmie, ja? Uz to, ja cits ieraudzīs ātrāk, cits sajutīs. Un plus vēl arī, kas vēl jāpasaka, tur ir, cik mēs esam izstrādājuši savus bērnības traumas, starp citu. Jo man pagāja ļoti ilgs laiks, kurš vispār varēja kaut ko sajust fiziski. Es vispār nejūtu, ja. Es redzēju visus plūsmas, ja, bet es neko nejūtu. Ja, man gadi pagāja, kamēr es sajūtu kaut ko, ja. Tas ir, iekšējais darbs ir jāveic. Aha, un tad man bija jautājums, kad viena no jums jūt bezcerību, laikam, ja es pareizi tagad atceros no WhatsApp bezcerības sajūtu, un kad, nu, tā kā, kad, nu, ka viss tagad sašļok un vairs nav un nekad nebūs labi. Kad nonāk tas, nu, tāds, nu, čau, viss, jā, es esmu, bet es tā, ja es pareizi uztvēru, es ceru, ka es pareizi uztvēru, bet es zinu, man personīgi tā ir gadījies, jā, un gadās joprojām. Ja jūs veicat iekšējo darbu un jūs esat to darījuši gadiem, jūs nebrīnaties, ka jums tā nebūs. Tas ir visiem cilvēkiem. Mums visiem ir augšā, lejā, mēs izkrītam no šīs plūsmas, bet mēs nākam atpakaļ. Cik ātri mēs varam atnākt atpakaļ un kur un kam mēs ticam? Mēs ticam tai bedrē, mēs ticam mūsu patiesajai dievišķai būtībai, pat ja mēs esam iekrituši bedrē. Ja ir šī bezcerība un tas tāds, nu, liekas, nu, viss nav un nebūs, tad ir atkal individuāli. Jums ir jāapskatās. Bieži vissmagākie momenti ir pirms piepildās mūsu vēlamā manifestācija. Tad ir ļoti vistrakākās, visbriesmīgākās emocijas, vislielākā bezcerība, visskumjāk, visbēdīgāk, vistrakāk, viss ir sāsinājies, visas emocijas, viss, ja, pirms tas notiek, jo citreiz ir vienkārši jāpasaka, paldies, es redzu, ka es esmu ļoti tūtam, un es vienkārši nogaidu, un esmu, nu, ar pateicību par jebkuru stāvokli. Citreiz ir jāskatās, kas man ir vēl jāizstrādā, ja, pie kā man ir jāpiestrādā. Un tur ir ļoti, un tas varbūt tas, nu, vai nu arī ir jāskatās, ir jāturpina kaut kāds darbs, kaut kas ir sāsinājies. Varbūt ir kaut kas ir darīts, es tagad daru rakstu afirmācijas, daru to, un nekas nenotiek, ja? Kāpēc? Ja varbūt ir kaut kas jāpamaina tajā, ko dara, ja? Jāpaskatās kaut kur kaut kas dziļāk, ja kaut kur kaut kāda sāpe nav vēl ieraudzīta, nav vēl uzrakta, varbūt vienkārši ir jāturpina. Un jā, tas var būt tīrīšanas process. Ja, bet jums ir jātic, ka tas, ko jūs darat, darbojās, un noteikti jāiet uz priekšu. Jūs vienkārši zinat, jūs varat neticēt, jūs zinat, tas darbojās. Tas ir pierādījies un pierādījies un pierādījies. Ja? Vienkārši tas nenotiek tik ātri. Mums ir jāaiziet cauri šiem te visiem mutuļiem, šiem te visiem hausiem. Transformācijā vienmēr ir hausa periods. Vienmēr, ja mēs transformējamies uz labu, būs brīdis, kad ir pilnīgs čau, ir pilnīgs hauss, es neko nesaprotu, man nekas nesanāk, man viss iet pilnīgi, nu tā, kad ir pilnīgs sveika gauja, ja. Īpaši, ja jums notiek radikāla transformācija un pārmaiņa, ja. Tas ir normāli, bez tā vienkārši nevar. Jo kas ir transformācija? Tas ir tā, kad iedomājieties baltu
baltu marmoru krūzīti, un viņi pārtop par zilu stikla pudeli, un viņa sākotnēji ir bijusi stikla pudeli, nu viņa taču iziet pilnīgam, jā, pilnīgam, jā, cauri. Un tas ir apmēram tā ar cilvēku. Jums, jums, jums būs negatīvs sajūtas, jums būs negatīvas emocijas, jums būs pilnīgs ārprāts, ja kādā brīdī, ja jums būs tā, ka jūs nevarēsiet no rīta piecelties, ja ir fiziski druģi, galvas sāpes, vēl vis kaut kas. Tā ir transformācija. Ir vienkārši ļoti individuāli jāskatās, kurā brīdī, kas man ir jādara, un tad jums ir jānāk un jāprasa. Ja? Tā meitene, kas pajautāja, viņa ir webinārā vienā pie manis, tad mēs to vienkārši tur ir individuāli jāpaskatās, kas tur ir, jo katram šim te posmam arī ir kaut kāda savu darbība. Ja? Citreiz tu vienkārši ej tam cauri, un tu neko tur tur nekas nav jādara, tu vienkārši jāturpina iet, jāturpina darīt tas, ko tu dari, vai arī jāatpūšas kādu dienu no visa, ja? Vai nu jāpamaina kaut kas, vai arī ir jāpastāst ļoti dziļi, kur tad ir tas punkts, kāda bērnības traumas spiežās uz ārā, ko mēs neredzam, kāda sāpe nāk, kas ir jāsadzīvē. Ja? Tā tas arī var būt. Lūk, vai ir kādi jautājumi? Jūs varat noteikti jautāt, kaut kas pasakāms man. Un tad es tagad man tiešām vajag iedzert mācību. Ejus un aizvērt. Acis un sevis, kas man jārunā ir tālāk. Ja runa ir par dievišķo enerģiju, tad iedomājieties, ka tas ir kaut kas tik fizisks, ka tad, kad jūs ar viņu esat savienojušās, un viņa nāk uz ārā, tas pat nav tā, ka es ņemu un rādu, bet es ļauju viņai radīt un darīt caur mani, un es paeju vienkārši pati malā. Un tas var likties ļoti bailīgi, jo cilvēkam gribās ļoti visu kontrolēt, un tad ir tā doma, vai tas ir saskaņā ar mani. Jā, tas ir, tas nevar nebūt, tad tā nav, tad tā ir kaut kāda cita enerģija, ko jūs tur esat paņēmušas un ļaujat radīt. Ja? Tāpēc man ir ļoti svarīgi teikt dievišķā enerģija, un katram no jums būs, es saku, savs tas vārds, lai jūs saprotat to enerģiju. Bet viņa nekad nebūs disonansē ar mūsu patiesajām vēlmēm un ar to, kas priekš mums ir pats labākais. Ja? Viņa vienmēr būs sinhronitāte. Vienīgais jautājums ir tas, kad var sākt sabrukt kaut kas, pie kā mēs esam ļoti turējušās, un mums ir varbūt jādara tās darbības, ko mums ļoti negribās darīt, kas ir diskomforts. Un varbūt jāatsakās no kaut kādām plāniem, ko mēs esam ieplānojuši, ko mums likās, ka mums ļoti vajadzēja darīt, bet ko mēs esam izdarījuši uz nepareiziem pamatiem. Ja? Man tā ir bijis, ja? Man ir bijis, kad es vienkārši pēdējā brīdī man ir nopirktas biļetes lidmašīnas, un es saprotu, ka nē, ja? Es nebraucu reāli, ja? Un es nekāpju, un es nebraucu uz ceļojumā, jo es zinu, ka tas nenāks man par labu, kad man ir bijis, es vienkārši saprotu, es meklēju, kas nav kārtībā, un es sajūtu no plūsmas, ka es esmu nopirkusi lidmašīnas biļetes ne uz tiem pamatiem, uz kuriem vajadzētu pirkt ceļojumu. Jā, es tur biju saskatījusi, pastījos, kā, es pilnīgi godīgi varu pateikt, pastījos, kā mans bijušais vīrs tagad brauc uz tā pērkamītē. Pat nedomājot, vai es tur īsti gribu, vai es tur īsti negribu. Es vienkārši kā viņš brauc, un man taču kādreiz ļoti patīk ceļot, es ļoti braucu, es visu savu laiku, visu tev vēl tī ceļoju, visu nopērku biļetes, un ir bez nezinu, johaidī, bet īstenībā jādara pilnīgi kaut kas cits, ja? Un pilnīgi kaut kas cits ir jādara. Tas nenozīmē, ka tu vairs nevari uz ceļojumā, bet tas nozīmē, ka man ir jāpaskatās tie pamati, tas impulss, uz kā balstoties uz kaut ko daru, ja? Un tad ir, ok, jā, nu labi, un ļoti bieži ir labāk apstāties pēdējā brīdī, nekā izdarīt to. Ja, labāk ir pazaudēt kaut kādu naudu, labāk ir to, nekā pazaudēt vairāk. Un es to esmu absolūti piedzīvojis ar ceļojumiem noteikti. Tas ir bijis, ka tu vienkārši aizbrauc un tur ir murgs kaut kāds, ja?
Un, kad tu aizbrauc tajā, kad ir tas īstais brīdis, tas īstais vilnis, viss ir super, viss vienkārši saliekās tā, kā, tu ej tā kā pa kaut kādu brīnumu ceļu, ja notiek tāda notikuma, kas vispār normāli nevarētu notikt, ja, un viss ir super. Tā kā, jā, mums nākās dažkārt balstoties uz to plūsmu, ļaujoties viņu, mēs vairs nevaram izdarīt visādas muļķības, ja, un, ir, kad mēs kaut ko izdarām uz bailēm balstoties. Ja? Cilvēks sabaidās, tagad kaut kas nebūs, vai tagad kaut kas būs, un tad es to tagad daru. Attiecības sāk veidot tikai, lai nebūtu viena, lai ir tas neiciens, kas vecumdienās ūdeni padod. Nē, šī nav pamata attiecībām. Saprotat, ko jūs tur atradīsiet, ja kāds cilvēks būs blakus. Tas ir ārprāts, ja. Aizpildīt tukšumu, ja? Vai vēl kaut ko tu. Nē, mums dzīve nav tukša, mēs pašas aizpildām savu tukšumu. Un tad, ja ir partners, tad ir, ja nav, tad nav, tad arī ir labi, ja? Um, jā, izvērtējiet visas darbības, uz ko, tās darbības, uz ko jūs, izvērtējiet to, uz ko jūs esat balstījuši savas darbības, ja? Un uzdrošināties atteikties, ja jūs uz nepareizajiem pamatiem esat balstījuši savus darbības. Un tā ir dzīvošana saskaņā ar dievišķo plūsmu, ar savu patieso plūsmu, pieņemt to un uzdrošināties izdarīt. Un nav citu variantu. Nav vieglo variantu. Tas tā kā strauss, ka bāž galvu tur tajās smiltīs, nenostrādās. Ko mēs varam darīt? Mēs varam lūgt vieglu ceļu, mēs varam lūgt, lai mums eņģeļi palīdz, un mēs varam lūgt, lai tas notiek harmoniski. Jo mēs ātrāk attopamies, jo mums vieglāk to ir izdarīt. Piemēram, cilvēks, viņš strādā, man arī ir bijuši cilvēki, kas strādā ne tajā darbā, un viņam katru nakti dvēseli čukst viss iekšā, tev tas ir jāpārtrauc darīt, un nevar to izdarīt. Tur ir pensiju plāni, tur ir alga, tur ir tas, tur ir šitas, es jau tik gadus to daru, viss, ja, bet un ar ko tas manifestējas? Ar slimībām, ja, un tad ārstē slimības, ja, ar vēl, un tad ir attiecības draņķīgas, tad sāk kārtot attiecības, bet ir jāskārto šīta viena sfēra, ja. Jūs varat mūžīgi mālēt ciet to savu balsi un slimot un ņemties un justies nelaimīgi. Un jūs varat meditēt, un ar meditāciju nav kaut kas, ar ko jūs sevi uzskrulēsiet, ja? Lai jūsu dzīve paliktu tāda draņķīga un jūs tagad labi jutīsties. Nē, mums meditācija, viņa neļaus tam notikt tieši, ja? Meditēt, lai es tagad labāk justos darbā, kurš man ir jāmaina, ja? Tad es tur tagad mūžam sēdēšu. Nē, tas nav priekš tam, ja? Tas ir tieši otrādi, lai jūs varētu apmainīt to darbu. Un tad, piemēram, tas ir par darbu, bet tas var būt par pilnīgi jebkuru jomu, ko jūs darat. Tur var būt attiecības ar bērniem, tur var būt attiecības ar partneriem, tur var būt, nezinu, jūsu ēdienkarte. Pilnīgi viss var šajā būt iekļauts, vienkārši to piemēru saku. Tad, respektīvi, no iekšienes ir tā urdīšana, ko jūs varat darīt. Jūs tad noliegt viņu nav tas labais variants. Skatīties, kā es harmoniski pamazām varu aiziet līdz tam, kad man dvēsele realizējās, ja? Varbūt es varu sākt tur, cilvēks var tur strādāt darbā, vakarā kaut ko sākt mācīties. Nezinu, var sākt pamazām, lai tā pāreja ir harmoniska, ja? Ja nevar harmoniski, tad ir jāuzdrīkstās un jāizdara un ir jātaisa tas leciens, ja es esmu no tiem cilvēkiem, kas vairs kādreiz, es saprotu, ka es citādi nevaru, vai nu ir, vai nu nav, ja? Bet, jums ir jāizdara. Citreiz varbūt arī ir tā, ka nav patieši, un citreiz jums ir arī jāieklausās, vai tiešām tā urdīšana ir globāli par visas dzīves vai darba vietas mainīšanu un jomas mainīšanu, piemēram, vai ir kaut kas bišķiņ jāpiekoriģē un jāsadziedē iekšēji un jāpaskatās uz lietām savādāk, tā arī var būt. Bet, tas, kas ir jāizdara, tas ir jāizdara, un tur nav variantu.
Es tur vakardien jau nodarbībā teicu, man smieklīgi nāk, man no iekšienes sāk nākt tā apziņa, ka man ir jāpamaina man ēdienkarte. Es ļoti negribu. Priekš manis, piemēram, sapņa piepildījums bija tāds, ka es ēdu visu, ko es gribu. Es jūtos absolūti laimīgi un apmierināta ar sevi. Man patīk rūķīši. Jo es lielāko savu dzīves daļu, tas man bija nenormāli. Es sēdēju vienkārši uz vietas, panikā, ka man vajag būt tievākai. Es esmu par esmu, man vajag būt tievākai. Un tas man bija tas bija tā kā, nu, panikā, stresā, ja, tas bija kaut kas slimīgs, ja, nenormāli, drausmīgi, ja, ar visu vemšanu pēc ēšanas un bija pēc pilnas programmas. Un tad, kad es sāku ar elpošanu nodarboties, man atnāca tā, ka es taču esmu superīgi tāds, kāda es esmu, es paēdu, un es ēdu visu, ko es gribu, un es saprotu, wow, tā taču ir dzīves bauda, ja. Bet, nu, tagad es saprotu, es kaut kā ar to ēdienu sāku darīt sev pāri, un es zinu, ka man ir jākariģē ēdienkārt. Un es nevēšreiz mālēt sev nekādīgi vairs tās acis, ja. Un tad un tas, ko es vēl daru, es skatos, kas man iekšē ir jāsadziedē, ja, kur man ir tas mans iekšējais bērns, kuram vajag mīlestību, nevis saldējumu. Tad es dodu sev to mīlestību. Tā kā mēs nevaram izvairīties, bet tad, ja jūs, starp citu, sēžat uz diētas, lai būtu tievāks, lai labāk izskatītos, nedod Dievs, kāpēc, ka kāds kaut ko ir pateicis, tad ir jāstrādā ar šo faktoru. Ja? Mums ir jāpieņem no sākuma sevi tādas, kādas mēs esam, jāiemīl, jāatļauj sev būt, un tad jāskatās, kuras darbības uz kuru brīdi ir pašas mīlošākās pret mums. Jā, nu, tad tā būšana plūsmā ar dievišķo enerģiju agri vai vēlu jūs aizved tur, kur jūs vēlaties. Un tas labākais, ko mēs varam darīt katru rītu vai daudzreiz dienā, vienkārši savienoties ar viņu, savienoties ar savu dvēseli un sajust, kāda darbība, kas man ir tagad jādara, un uzdrošināties un darīt. Vai nedarīt, ja? Citreiz ļoti gribās kaut ko darīt, liekas, jādara. Tad es nomierinies, jāpagaida. Ja? Bet citreiz arī vienkārši kaut kur ir jāiet, kaut kas ir jādara, nu jākustina pakaļ jāiet. Man citreiz ir tā, bet man atnāk no plūsmas, tev tur jāiziet, man tiešām baigais slinkums. Bet nu jūs ceļaties un ejat un darat, ja? Un tad ir, wow, super, es to izdarīju, tas bija pareizais solis, ja? Un citreiz ir tā, ka jums atnāk intuīcija vai plūsma, man šis te ir jādara, un jūs nesaprotat, kāpēc. Bet jums tas ir jāizdara. Un jūs to izdarat, un nav tas rezultāts, ko jūs gaidiet, un jūs domājat, ka nē, nu gan ir pakaļā, nu nav labi, bija kļūdaini, nebija forši, nav rezultātu, ko es gribēju. Rezultāts bija, bet viņš nebija tāds, kāda bija iedoma. Varbūt jūs pēc mēnešiem, pēc nedēļām, pēc mēnešiem, pēc gadiem ieraudzīsiet, kāpēc tas bija jāizdara. Ja? Uzticaties, dariet, pat ja jūs uzreiz nezināt, kāpēc, pat ja jūs uzreiz nezināt, neredzat to rezultātu. Ja, tas rezultāts ir, un tas rezultāts ļoti bieži var atšķirties no izdomātā rezultāta, bet nevajag šlašļukt, ja tāpēc. Ir jāskatās, kāpēc viņš atšķīrās, varbūt viņam bija jāatšķīrās, varbūt tās viņš ir solis uz to rezultātu, ko gribējās. Es tagad domāju, ko man vēl pateikt. Uztaisam. Tā, vai jums ir vēl kādi jautājumi? Jūs man vēl varat kaut ko pajautāt vai piebilst vai vai piebilst vai iebilst vai pateikt. Mēs esam ļoti kuplus pulks. Ko mēs šodien varam Mēs izdarīsim, mēs pabeigsim bez mūzikas šodien vienkārši sazemēsimies un savienosimies ar dievišķo plūsmu. Tas ir kaut kas, ko jūs varat ikdienā vienkārši darīt, ja, vairākas reizes ikdienā, un tas, kas jūs atved atpakaļ. Sākumā jūs to efektu varat just, varat nejust, bet principā, tad, kad jūs to izdarat,
Te ir būtiski daži elpas vilcieni, es to izdaru, un es esmu atpakaļ sevī pat, ja mans prāts iet kā nenormāls pat, ja man ir baiļu un satraukumu, stresa emocijas, es tāpat esmu atpakaļ sevī. Nedomājiet, ka jums viss stress vai bailes vai tas viss uzreiz aizies. Nē, tas tik ātri neaizies, nu viņš ik pa brīdim, jebkuram cilvēkam viss šis te mutuls var atnākt un iekrist, ja, bet ka jūs, jā, es esmu plūsmā, es zinu, ka viss ir kārtībā, pat ja man tur tas viesuļvētras trakoja. Jā, kā jūs varat savienoties, un to ir svarīgi darīt, ja? To ir svarīgi darīt, un tad atcerieties, mīļās, ja ir kaut kas, kas jums ir dzīvē jāizdara, jūs ar meditāciju, ar savienošanos ar plūsmu, jūs no tā neizvairīsieties, ja? Jums tikai vienkārši vairs nebūs variantu. Jūs to nedarat, lai aizmēlētu savu acis un ilgāk paturētu tā kā strauts to galvu smiltīs, bet lai to galvu izvilkt ārā, ja? Un sāktu darīt, un pašas darīt un rīkoties. Un jūs varat, un jums ir tas spēks citādi, jūs nenākt uz šitādām nodarbībām, jūs vispār nemaz neizdomāt uz to atnākt, ja? Tā, Lilija, paldies tev par pašiem vārdiem, paskaidrs pasākums. Protams, tas ļoti mīļš, skaists un svaidīgi. Jā, es esmu ļoti mīļš, skaists un svaidīgi. Starp citu, man prieks parādījās, kad es sāku kārtot enerģiju plūsmas. Tas ir pirms daudziem gadiem, un tas ļoti mums atraisa priecāšanos. Tā. Kas man jums vēl ir? Man ir, un to jūs, starp citu, varat darīt tā. Ieelpo, izelpoju pa brīdim, un kas tad man tagad, bet es tagad arī, man iet, tur runājamais, un mēģināt sadzirdēt sevi iekšēji, kas ir tas, kas man ir jāsaka, un tā jūs varat pa visādām darbībām to darīt. Tas, ko es jums pirmais, kas man ir jāpasaka, ir, vai jūs vai jūs gribat, jūs varat, svētdien mēs varētu uztaisīt meditāciju nodarbību, nevis Zoomā, bet YouTube'ā, lai es varu paspēlēt Hanpenu, meditāciju un elpošanu, lai vairāk savienoties ar šo te plūsmu. Ja jūs gribat šo nodarbību par vizualizāciju, tad mēs viņu varam uztaisīt arī par vizualizāciju. Es jums izstāstītu vairāk par vizualizācijām, ja? Es jums izstāstītu vairāk par vizualizācijām, un mēs varētu uztaisīt arī viņu kā vizualizāciju un noskaņošanos foršai superīgai nedēļai, un tā būtu tāda meditācija un pasākums, kas jums palīdzētu noskaņoties labai, veiksmīgai nedēļai. Jā, un tā tēma man, jo to es iedomājos, ka varētu mēs uztaisīt pēc šīs nodarbības meditāciju, man jau vakardien atnāca, bet tad es sapratu, ka tā tēma būs tāda uz nedēļu veltīta, un tad, kad man šodien atnāca jautājums par vizualizāciju, tad es domāju, jums pajautāt, varbūt jūs gribat tieši vairāk viņu uz vizualizāciju vērstu, un tad es jums palīdzētu arī ieplūst tajā vizualizācijas meditācijā, jo vispār man šitās lietas ļoti labi sanāk un padodās, un tad cilvēkiem vieglāk ir ar mani tajā kopā ieplūst, jo es pati. Jo man pašai ir bijis tas ceļš tāds, ka man ir tā kā jādabū sev ārā no tām sajūtām, citur un no vizualizācijām. Par astrāliem tieši, ka es parasti vienmēr ļoti ātri viegli aizklīdu. Bet atgriezties būtu visu laiku savienotē ar savu ķermeni. Lūk, tā kā es jūs ar prieku aicinu uz nodarbības svētdienu, un es tad tās detaļas vēl pielikšu un pierakstīšu, un šodien, ar citu, mums ir bez mūzikas un bez elpošanas, jo jūs jau ne jau visu laiku, jūs tagad 10 reizes dienā tak neliksiet meditācijas vai mūzikas vai elpošanas, ja? Nu, tas arī nav īsti, ja? Jums ir jāspēj to pašām izdarīt uz vienā mirklī, vienā momentā, un tas var sanākt.
tas var nesanākt, tas var paiet laiks, var paiet gadi, kas sanāk, un var būt tā, ka pēc gadiem atkal vienreiz nesanāk vai divreiz, tas ir ok. Bet, nu, ideāli, ja mēs to varam izdarīt jau pašas. Lūk, aizverat tagad tā. Es izlasīšu, kas vēl bija. Paldies par atgādinājumiem un jaunumiem. Paldies tev, Lienīte. Tā, mīļās, aizveram acis, ieelpojam, izelpojam. Ieelpa deguns, izelpa mute. Ieelpa deguns, izelpa mute. Uzliekat vienu roku uz krūtīm, vienu pie galvas. Šis ir īpaši svarīgi tiem, kas ir lielie domātāji. Vienu roku pie krūtīm, vienu pie galvas. Tas ļoti palīdzēs. Elpojat. Es teikšu, tu sajūti savu elpu, visu savu uzmanību vērs uz savu elpu. Pat nāk visādas domas, pat lai arī kas būtu, visu savu uzmanību vēl telpai. Tagad tava elpa ir pats galvenais tavā dzīvē. Ieelpa, izelpa. Vēl 3 tādas ieelpas, izelpas. Un tagad sajūti, kā tavas rokas ir pieskārušās krūtīm, kā viņas ir pieskārušās galvām. Tu vari pakustināt plaukstus, pabužināt. Ieelpo, izelpo, atslābini vēderu, atslābini žokli, atver sirdi, ja tev izdodās. Bet vienkārši padomā, es atveru sirdi. Ieelpa, izelpa, atslābini vēderu, žokli, atver sirdi. Ieelpa, izelpa, atslābini vēderu, žokli, atver sirdi. Un tagad ar domām var rokas nolikt, kur tu vēlies, bet ja tu daudz domā, tad atstāj vienu roku pie galvas, vienu pie sirds. Vienkārši padomā, ar galvas virspusi es savienojos ar Dievu, ar Dieviņu. Varbūt tu sajūti šo savienojumu, redzi, varbūt nē, tev pietiek vienkārši padomāt. Es savienojos ar Dievu, un no viņa man plūst mīloša gaisma, kas piepilda mani no iekšpuses un apņem no ārpuses. Ar ķermeņa lejas daļu es savienojos ar zemes centru. No manis līdz zemes centram aiziet saknes, ūdens kritums vai enerģijas stabs. Ja jebkurš cits savienojums, kā tu jūti, vai vienkārši padomā, es esmu savienota ar zemes centru, kur ir gaismas bumba, un no zemes centra man atpakaļ nāk enerģija un mātišķās rūpes un mīlestība un visas vajadzīgās barības vielas ikdienas dzīvē. Ieelpo, izelpo. Vari paņemt rokas nost vai atstāt. Ar domām vienkārši pasaki sev, es esmu ķermenī, es ieelpoju sev ķermenī. Un pirms atvērt acis, tu būsi aiz savām acīm un skatīsies caur savām acīm un atver acis šeit un tagad.
Ah, tā, mīļās, ko, paldies jums, bet un es vēl gribēju pateikt, ka pirmkārt, ja jūs esat lielās domātājas galva pie rokas, pie sirds un pie galvas, tas savienos sirdi prātu. Mūsu enerģijas un rokas ir elektromagnētiskas, ja? Tas arī sabalansē enerģiju plūsmas. Un jūs varat vienkārši tā, es vēroju elpu, atslābinu vēderu žokli, atveru sirdi, vairākas reizes to darīt. Tas balansē atpakaļ. Un tad domās, es savienojos ar Dievu, es savienojos ar zemes centru. Tas jūs vienkārši to padomājat, ja? Un tā sajūta jums nāks ar laiku un arvien ātrāk. Un tas nozīmē, ka es esmu savā dabīgajā plūsmā. Tad, kad bērns ir mammas pulcī, viņam enerģijas sistēma izskatās un cirkulē savādāk. Bet tajā mirklī, kad bērns piedzimst, viņam šī enerģijas sistēma, tur tas visas plūsmas notiek. Un momentā viņam tas pirmais atnāk plūsma no dievišķā, viņš tā kā spirālē ienāk iekšā, ieplūst no dieva tā plūsma no zemes centra, ja, un pa vidu viņas savienojās un plūst. Viņš ieiet šajās enerģiju plūsmās. Principā es domāju, ka mēs no viņām, mums ir un dzīves laikā, tad mēs sākam sisties ārā, aizmirst, viss aizbloķējās cietā plūsmu sajūtu. Mums ir ļoti svarīgi viņu vērst visu laiku vest atpakaļ sevi šajā te plūsmā, šajā te apziņā. Un, starp citu, ja jūs sazemējaties un padomājat par šo sazemējumu dievišķo plūsmu, ļoti bieži cilvēkiem ienākums uzlabojas. Ja? Tā ir sazemēšanās. Ja? Tad darat to zemēties, darat to vairākas reizes dienā. Tāpat nav jābūt tik ilgi, kā mēs darījām. Vajadzētu būt tā, ka padomā un ar to pietiek. Ja? Un es saku, cits redz, cits jūt, cits neko vienkārši domājat, un vienā brīdī tas brīnums būs. Tā, Sintī, paldies, ka radīji mieru, sazemētību, enerģiju. Es izlasīšu enerģiju, daudz lietas, lika padomāt, saprast, milzīgs paldies, lai viss tev izdodas. Paldies, mīļā, paldies, ka jūs piedalījāties, un ar citu. Es tā domāju, vai jums teikt to šovakar vai neteikt, bet man tas impulss ir, ka jums ir jāpasaka, jūs zināt, ko es tikko izdarīju? Vispār reāli, burtiski tikko, kāds man prieks par to runāt, man noteikti jāsaka. Tikko pirms es beidzu, pirms mēs sākām nodarbību, es pabeidzu ierakstīt meditācijas. Un par to, ka es tavu meditāciju kompleksu taisīšu, man vēl vakar bija jausmas no rīta. Un es pamodos, ja, un es sapratu, ka mans jādara, es visu atliku, un es uztaisīju meditāciju kompleksu, spēlējot handpenu. Katrai dienai, lai mēs varam pamosties, noskaņojot sevi dievišķajā plūsmā. Jo tad, kad mēs pa nakti guļam, mums notiek visādi procesi. Un svarīgi tad ir pāriet no tiem nakts procesiem uz dienas procesiem un izveidot savu dienu tā, lai mēs viņu pavadām maksimāli harmoniski, maksimālā harmonijā pašs ar sevi, jo tas ir vispār nereāls kaifs, ja kad tu vari pamosties no rīta un saharmonizēt sevi, sakārtot būšanai šajā te plūsmā, viss tā diena paiet savādāk, vispār viss dzīve iet savādāk. Lūk, tā kā ir šāds te meditācijas, ir katrai dienai, pirmdienai, otrdienai, trešdienai, un katrai ir kaut kas savādāks, es pilnīgi tāds, wow, super, spēlējot handpens, uztaisīs meditāciju ierakstu. Ja jums viņas interesē, jums interesē, es ceru, ka jums viņas interesē. Es uztaisīšu aprakstiņu un aizsūtīšu. Vācijā, bet tas man ir pašai tāds vēl ir uzradījies kaut kas ļoti foršs, lai mēs varētu superīgi un kaifīgi pavadīt katru savu dienu pilnīgi citām vibrācijām, harmonijā. Lūk. Tā, vai man vēl ir kas sakāms? Nav. Paldies. Ja es kaut ko vēl atcerēšos pateikt, jūs man varat pajautāt vai vēl kaut kā. Sazināties ar mani un uz tikšanos, un tiekamies, mīļās meitenes, tiekamies svētdien, vai arī tiekamies meditācijās, jūs pie viņām pieteiksieties, un tā. Vairāk par tām nodarbībām es uzrakstīšu aprakstiņā. Tā, paldies jums, mīļās, bija super.